Sveicināti! Mani sauc Monta un es esmu ieradusies Madonā, lai izzinātu dažus no 10 izvirzītajiem dabas kapitāla demonstrācijas objektiem. Ar mani kopā ir Juris Jātnieks, vides un sabiedrības pārvaldības eksperts. Arvien biežāk tiek runāts par dabas vērtībām, dabas vērtību ekonomisko pusi un kā izvērtēt un novērtēt dabu. Kas ir dabas kapitāls un ekosistēma pakalpojumi? Dabas kapitāls ir viss, no kā mēs dzīvojam. Sākot no ēdiena, sākot no būvmateriāliem, energoresursiem, viss, no kā mēs dzīvojam, ir dabas kapitāls. Un ekosistēma pakalpojumi, tas ir tas, ko mēs saņemam no dabas, kas mums ļauj vispār apdzīvot šo zemi. Tā ir klimata regulēšana, tas ir ūdens, tie ir meži, tā ir atpūta, tas ir darbs, dabas kapitāla kontekstā, kā šīs vietas nebūtu iespējams izveidot šo starptautisko sporta centru, ja nebūtu šeit tāda reljefa, šādu mežu apkārt un visas tās iespējas to tā izveidot. Ja, tas pirmkārt ir dabas kapitāls, dabas pamatne, kas ir ļāvis izveidot šādu centru, kas šobrīd ir starptautiski atpazīstams Madonas novadā. Ja, kur notiek starptautiskas klases slēpošanas un biatlona sacensības. Madonas pilsēta attīstījusies un izveidojusies tieši pateicoties šai dzelzceļa līnijas attīstībai. Tas bija pagājušā gadsimta pats sākums, 1900. gadi, kad no Pļaviņām, toreiz saucās Stukmaņi, uz Valku tika uzbūvēts šauro sliežu dzelzceļš. Un jau 1901. gadā šeit, kur ir Ozols, tika uzbūvēta stacija, koka stacijas ēka. Un zīmīgs ir arī fakts, ka tā stacija tika nosaukta par Madonu, bet šo vietu tajos laikos nesauca par Madonu. Šeit pat kalnā augšā, tur, kur tie koki, atradās Biržu muiža, un šo vietu sauca par Biržiem. Bet uz stacijas jau parādījās uzraksts Madona. Bet kāds tas saistība ar Ozolu tam visam, vai ne? Un tad tuvākajos gados, tad, kad stacijas priekšnieka ģimenē piedzima bērniņš, viņi par godu šim notikumam iestādīja pie stacijas mazu kociņu, mazu ozoliņu. Tagad varam tā kā paskaitīt, ka tam ozolam varētu jau būt kaut kur ap 110 gadiem, varbūt vairāk. Šis ozols ir tā kā tāds vēstures liecinieks, stūrakmenis, kas ir vērojis un redzējis, kā tad Birži, vēlāk Madona, ir augusi, attīstījusies, kas šeit ir noticis, kā dzīvojuši. Esam nonākuši līdz mīlestības grāvas beigu posmam, varētu teikt, jā, šeit, vai arī sākuma posms, ja kāds nāk no šīs puses. Un šeit arī redzam, un tajā pusītē ir Madonas upīte. Ko mēs te redzam? Šeit tiešām ir grava, ieleja, upītes ieleja, un viss šis, kas te apkārt ir, noteikti nebūtu veidojies šī zaļā zona, ja nebūtu šī reljefa. Noteikti būtu skaisti apbūvēts ar skaistām mājām, un tas viss nebūtu. Tātad pamatā visam ir reljefs. Nākamais, kas šeit ir ūdens. Ūdens pilsētā vispār ir ļoti tāda svarīga un eksplozīva lieta. Un mēs redzam, ka visā pasaulē, kad pilsētas daudz, kur ir bieži vien būvētas blakus vai pat virs ūdens vai apkārt ūdenim, faktiski, ko mums dod ūdens, pirmkārt iespēja izveidot šādu te ainavisku atpūtas teritoriju, bet lielākās pilsētās, un arī, es domāju, Madonai nākotnē tas noteikti ir ļoti būtiski, kā tātad tas ir gaisa attīrītājs, gaisa mitrinātājs, klimata regulētājs. Tas nozīmē, ka būs vienmēr šī zaļā saliņa, zaļā mīlestības graviņa, kur būs zināms vēsums, gaiss būs vienmēr mitrāks, gaiss būs vienmēr tīrāks, būs patīkamāk šeit uzturēties karstā laikā. Ziemā atkal būs ļoti interesanti skati, kad veidosies šie ledus sasalumi, kristāli dažādi, ko atkal bērni var pētīt un skatīties, kā viņi veidojās un cik viņi ir interesanti. Nākamais, protams, ir koki. Šie te, kas ir lielie koki, ozoli un kas noteikti ir vecāki par Madonas pilsētu, ko mēs te redzam. Arī tas pirmkārt ir baudījums dvēselē, otrkārt tas ir neapšaubāmi gaisa attīrītājs, neapšaubāmi tas ir trokšņa slāpētājs. Jā, tas ir arī visi tie teiksim, fitoncīdi un smaržvielas un
antibaktericīdās vielas, ja mēs pat tā teiktu. Ja? Protams, priedes izdala visvairāk, bet arī citi koki, tāpat ozoli un liepas un gobas, kas te viss ir, tas viss pārējais, protams, ka viņas izdala tās vielas, kuras faktiski mums ir dabiski, instinktīvi patīkami sajust. Kur ir tāds līdzsvars starp dabas teritoriju un dabas objektu labiekārtošanu? Līdzsvars ir trausls īstenībā. Arī šeit ja mēs redzam, kā nokalst koki daudz kur. Ja? Nokalst viņi tāpēc, ka visas lapas, visa zāle, viss pilnīgi novāks no zemesēdzes nost. Ja? Pilnīgi noteikti būtu daudz labāk, ja vismaz ap šiem lielajiem kokiem, kur redzam skailās saknes, paliktu šis lapu klājums, paliktu dabiskas zāles klājums, būtu daudz vairāk interesantas puķis, ko paskatīties. Jā. Būtu, protams, arī dzīves vietas tur kukaiņiem un visam pārējiem. Nedomāsim uzreiz, ka lapās dzīvo pirmkārt ētas. Nē, tā nav. Un tā tad noteikti tas saglabātos labāk. Tā kā līdzsvars ir ļoti trausls. Un šobrīd jau modernajās metropolēs, lielpilsētās, kur tiešām novērtētas šīs zaļās saliņas, viņas tiek atjaunotas un faktiski pat zāle netiek pļauta. Ja Madonā nebūtu mīlestības grāviņa, kas tad būtu Madona? Madona joprojām būtu ļoti zaļa, jo mums ir neticami zaļa un skaista pilsēta. Ik gadu šeit mums notiek valsts svētku svecīšu aizdegšana. Visi madonieši sanāk un visi riņķī ap šo skaisto vietu sadedz svecītes. Un te ir tāda īpaša noskaņa. Tiek atskaņotas arī patriotiskas dziesmas. Graviņa ir tiešām Madonas sirds, jo viņa atrodas gan ģeogrāfiski vidū, gan arī visiem pieejamā vietā. Tad es domāju, mums noteikti būtu tā sajūta, ka šeit kaut kā trūkst. Esam nonākuši uz Madonas Lazdu laipu. Es zinu, ka jūs zināt kaut ko vairāk par to, ko tas nozīmē madoniešiem, kas tas ir, kur arī ir citāts uz laipas un uz priekšu, kā redzam, ir vēl. Kas tas īsti ir un pastāstiet lūdzu vairāk? Jā, zinu krietni vairāk un jāsaka tā, ka tas tiek citāti no Ilzes Indrānes romāna Lazdu laipa. Un kāpēc gan viņa ir šeit? Tāpēc, ka Ilze Indrāne ir mūsu novadniece un Madonas novadniece un dzīvo arī vēl ar vienu savos 96 gados mūsu novadā. Un viņas doma ir tāpat kā kādreiz ļoti optimistiska, vēl ar vienu tāda kā jaunību godājoša, jaunību svinoša, pozitīvo svinoša, kas šodien ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā kā te arī ir rakstīts, jaunība visos laikos vienāda, laimes augstoša. Personīgi, jā, tā ir sanācis, kad Ilze Indrāne ir mana māmuļa. Un 1963. gads, būtībā romāna iznākšanas gads, ir gads pēc manas piedzimšanas. Rakstnieces ideja bija tā, ka būtībā jau Lazdu laipa, tas ir bijis kādreiz šajā pašā graviņā vienkārši pārkritis koki pāri upītei un pārliekušies. Un, protams, kad jaunieši tādās vietās mīlēja tikties, sarunāties, vienkārši būt. Esam izbraukājuši un bijuši jau vairākos Madonas puses dabas kapitāla objektos. Tad šis ir tas dabas etalons, manuprāt, tāds Latvijas dabas dārguma lepnums. Šeit Krustkalna rezervātā, kur ir pilna ekosistēma. Pilna ekosistēma, viss sugu sastāvs, kas Latvijai ir raksturīgs šajā vietā konkrētajā. Tas ir vismaz 40 dzīvnieku sugas. Vismaz 150 putnu sugas, kurām šeit ir mājvieta. Tas ir vismaz 1600 kukaiņu sugas, no kurām apmēram 1000 ir tauriņi. No pat zemes 2 metru un vairāk var būt tāda dziļuma līdz koku galotnēm. Stabilitāte ir daudzveidībā. Pastāvēšana, starp citu arī cilvēka pastāvēšana ir daudzveidībā. Ja mēs sakam, ka ko mums tas ots, muša, dundurs vai kāda cita suga, ko mums viņš neko nedod, traucē tikai koš kājās, degunā un lien acīs un briesmīgi, bet tā ir daļa no sistēmas. Mēs nezinām visu Dieva plānu, mēs nezinām to, kā tas viss miedarbojas savā starpā. Ja mēs zaudējam kaut ko no tām sugām, no tās daļas, no tās miedarbības, kāda to un, teiksim, kāds tas ir pasaulē izveidojies gadu tūkstošos,
tad mēs nevaram paļauties uz stabilitāti pilnīgi. Ja? Mēs kā cilvēks nevaram absolūti aptvert visu plānu un pateikt, jā, ziniet, šitā ir vajadzīga suga, šitā nav vajadzīga, šitas mums ir lieks un tā. Nu, būtībā tikai augstākais plāns zina to, kas ir lieks un kas nav lieks. Un dabā nekas lieks nav un nav veltīgi radīts. Ja, un tas ir tikai tādēļ, lai būtībā mēs arī varētu kā cilvēki iekļauties šajā pilnībā un tā mierīgi, stabili, droši dzīvot. Un ja mēs jaucam to visu un sakam, nē, mums vajag šitādu audzi, mums vajag tādu vietu un šitādu, jā, kaut kur mēs to varam, bet tas viss ir līdz zināmam līmenim, ka tas viss vairs nevar būt stabils. Ja mēs paņemam pārāk daudz un pārveidojam pēc sava prāta, tad stabilitāte zūd. Un tikai pateicoties šobrīd arī tādām salām, kā ir šeit, Krustkalnos, šī te meža jūra, es teiktu, jā, bet kopumā ar Latviju salīdzinot, tas ir neliels gabaliņš tomēr, jā, kur nenotiek saimnieciskā darbība. Teču purvs ir lielāks, tiek 19,000 hektāru, jā, būtībā neskarta mitrāja mazpārveidotas teritorijas, kas stabilizē mūsu dzīvi šeit. Ja, tā kā, bez šādām teritorijām, bez šādām vietām praktiski gan klimata stabilitāte, gan ūdeņu tīrība, gan gaisa tīrība, gan mikroklimats, būtībā visā reģionā, un es teiktu arī globāli, viņš noteikti dod savu vārdu. Bieži cilvēki saka, jā, mēs jau nevaram tagad visus dabu salikt rezervātos, noslēgt, aizsargāt, mums taču ir jāsaimnieko. Kāpēc mums būtu svarīgi domāt par to ilgtspējīgo apsaimniekošanu? Cilvēks var sadzīvot ar dabu. Ja tu atnāc tajā jaunajā vietā, paskaties, kas te ir. Akmens, akmeņi, brīnišķīgs, tev var būt akmens dārsts, varbūt nav viņš jāprok. Tur ir mitrāka vieta, tad tur var būt rāderes avoti, tur ir jārod dīķis. Nevis jāmēģina iestādīt ābelītes, vai kaut ko tādu izdarīt. Lūk, tā kā, tas viss ir dziļi jāsaprot, ja, kā man izveidot šo, un tad, kas notiek, tad tu iegūsti naudu, tu ietaupi naudu. Te mēs nonākam pie tā kapitāla. Kad gudri iekļaujoties dabā, mums ieguldījumi ir daudz mazāki. Nevis cīnoties ar mitrumu, bet izmantojot viņu. Nevis cīnoties ar akmeni, bet izmantojot viņu. Nevis cīnoties, es nezinu, ar reljefu, ja, bet viņā iekļaujoties. Nevis cīnoties ar kaut kādu milzīgu koku, kas ir izaudzis un pēkšņi tur kaut kāds plāns nesaskan ar to koku, ja mēs to koku raujam, zāģējam un plēšam. Un tas viss maksā un saskaņojam un viss šīs nebeidzamās lietas. Bet skatāmies, kā mēs viņu varam integrēt tajā visā. Un tur, lūk, ir mūsu ietaupījums. Ja, tur ir tas ietaupījums, kur mums nav nepieciešams, piemēram, iekārtojot jaunu apbūvi vai jaunu infrastruktūru vai jaunas mājvietas. Un sevišķi tas ir par apdzīvojamo fondu runājot, attīstot tiešām apbūvi laukos vai vispār uz dabas pamatnē, dabas vidē. Un tiešām vispirms ir jāsaprot, ko es šajā vietā lieku. Nevis es atnāku ar savu plānu, bet es iekļauju savas ieceres, savas idejas, savus sapņus par to, kā es dzīvošu, es iekļauju tajā vietā, tajā Dieva plānā. Un tad mūsu plāns ir ekonomiski izdevīgs, tad viņš ir ilgspējīgs, tad mums visiem par to ir prieks.